Ārā diezgan pamatīgas vēlme, tāpēc neplānoti, bet gluži dabiski par vienu no drošības jautājumiem drošības dienā izvēršas arī karstums. Uzdevumu stācijas te 14 un visas, kam tas bijis iespējams, centušās atrast kaut nelielu pavēni. Tāpēc sajūsmu izraisa Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta laistīšanās uzdevums. Kā, vecajos laikos īpaši tā darīja. Jā, ar spaiņiem gāja pakaļ ūdeni. Jā, tas bija daudz grūtāk arī. Nekā tagad. Jā, tagad jau ir vieglāk ugunsdzēsējiem. Drošības diena Talsu 2. vidusskolā notiek jau 3. gadu un sauso atlikumu varot novērot. Bērni atzīst, ka tomēr iemācās ko jaunu un arī speciālisti novērojuši, ka zināšanu bagāžu var just arī ikdienas darbā. Kaut vai zvanot uz 112, bieži vien bērni, piemēram, zina, ka ir jāzvan. Ir mums gadījumi, kad izsaukumi ir, ka tieši bērns ir bijis viens pats mājās, ir notikusi kaut kāda nelaime un viņš tomēr izmanto to tālruņa numuru. Tad tas nozīmē, ka kaut kas jau tajā prātā arī paliek. Domāju, ka bērni dažreiz pat zina vairāk nekā pieaugušie. Bet būtu arī bailīgi tā kaut ko palīdzēt, vai tas ir tā viegli un droši? Arī mazliet tā kā bailīgi, bet mazliet tas ir tā. Es būtu priecīgi, ka es izglābu kādu varbūt. Jā. Mareks Odumiņš šobrīd iedvesmo ar saviem mākslas darbiem, kas gleznoti turot otu mutē. Taču jauniešiem viņš atgādina par drošību uz ūdens, jo pašu liktenīga kļūda piekala ratiņkrēslam. Mareks jauniešus mudināja, ja nedomāt par sevi, tad vismaz par tuviniekiem. Tāpēc, kad es esmu redzējis, cik daudz mana mamma ir izlējusi asaras, nevienai mammai nebūtu jācieš tik ļoti smagi. Tieši otrādāk bērnam ir jādod tai mammai mīlestību, jāatbalsta, jāpalīdz finansiāli vai kā savādāk vai ar darbiem, bet ne jau mammai jārūpējās visu dzīvi, kopjot bērnu, vadot viņu uz rehabilitācijām un tā tālāk. Jauniešu lekciju klausījās pilnīgā klusumā, bīra arī asaras. Mareks cer, ka neviens no jauniešiem nepievienosies šī gada skaudrajai statistikai. Sākot rehabilitāciju skaitļi, viņam pašam bija šokējoši. 70% cilvēki, kas ir ratiņkrēslā, tie ir lecēji ūdenī. Pārējie ir autoavarija, kaut kā 20%, un 10% varētu būt kaut kāda nelaimes gadījumi. Un tad tas liek aizdomāties par to, cik liela procentuāls skaists, ka arī jebkurds var notikties. Par tā faktiski teikt, par katru otru var notikties. Drošības dienu mērķis ir ne tikai skolēniem dot jaunas zināšanas, bet arī sniegt ievirzi karjeras izglītībā un veikt pilsoniski emocionālo audzināšanu. Jo te mēs redzējām, te bija tādas komandas spēles, kas notiek, ja tev aizsien acis, ja tu kļūsi neredzīgs, kā tu vari paļauties uz saviem līdzcilvēkiem un iziet to savu gājumu, kas tev jāiziet ir, vai tāpat, ko darīt, ja kādam notiek nelaime, tā ir, un arī komandas saliedēšanās. Kas interesanti, atsevišķas nodarbības vadīja arī citu tautu pārstāvji, kas cita starpā jauniešiem ļāva izzināt arī drošības jautājumus ārvalstīs un saprast, kas jāņem vērā turp ceļojot. Sanita Liebiņa, Terēza Matisone, TV9 Pakalni.